Šajā video es jums parādīšu, kā darbojās ekrāna ierakstītais Screen-O-Matic. Ar šo te ekrāna rakstītāju mums ir iespēja ierakstīt video, kurā redzams viss, kas notiek uz ekrāna, dzirdams visu, ko mēs runājam, un, ja mums ir pieejama webkamera, mums ir iespējams arī ierakstīt to, kas redzams webkamerā. Kā arī ir iespēja ierakstīt abas divas kopā. Lai mēs to izdarītu, mēs sākumā dodamies uz mājas lapu screen-o-matic.com. Šo adresīti es ielikšu zem video, un tad šim rakstītājam ir maksas un bezmaksas versija. Bezmaksas versijā viņš mums ļauj ierakstīt 15 minūšu garu video, kas ir pietiekami daudz, ja mēs veidojam mācību video. Jo tās tendences mācību video uzņemšanā ir tādas, ka tie video parasti ir 4 līdz 5 minūtes. Var sakot, jo video ir īsāks, jo labāk. Ja mums ir kāds jāieraksta garāks materiāls, tad to ir labāk atdalīt pa vairākiem video. Tad redzam, kā varam ierakstīt video līdz 15 minūtēm, varam ierakstīt gan ekrānu, gan webkameru, varam no šī rakstītāja automātiski publicēt savu video savā YouTube kanālā, kā arī saglabāt video kā failu. Redzam, ka papildus maksas versijā ir vēl vairākas iespējas, un tās jau maksā 15 eiro mēnesī. Bet pašam sākumā mums pilnīgi pietiek ar bezmaksas versiju. Tad izdarīšu tādu lietu, ka es ielāgošos savā kontā, tad šajā servisā arī reģistrēties. Varam iet iekšā ar savu Google kontu. Un tad, kad esam iekšā, mēs varam dabūt bezmaksas šo te programmu, ko mums vajadzēs lejuplādēt savā datorā. Tātad spiežam uz lejuplādīt instalāciju. Redzam, ka šobrīd instalācija tiek lejuplādēta. Programmiņa ir 17 megabaitus liela. Redzam, ka programmiņa ir lejuplādējusies, un mēs varam sākt tās instalāciju. Instalācija programmiņai ir pavisam vienkārši. Tā, cerams, ka mums tūliņās arī un varēsim viņu palaist. Tā mums atturs jautā, vai mēs ļausim viņu instalēt, mēs sakam jā. Un šobrīd jau notiek programmiņas instalēšana. Sakam next. Un sakam instalēt. Un šobrīd notiek jau pats instalēšanas process. Programmiņa ļoti ātri ir utinstalējusies, un mēs varam viņu palaist. Tā, tūliņās arī programmiņa būs palaista. Redzam, ka tiek
lejup ielādēt programmas atjauninājumi, un mēs varam sākt šī rakstītāja lietošanu. Mēs izmantosim šo te bezmaksas versiju, jeb free recorder. Un mums jau ir pieejama pati programma. Tad šajā gadījumā šis te rāmis, kas ir redzams apkārt, tajā gadījumā mēs ar to rāmu pasakam, kuru ekrānu daļu mēs vēlamies ierakstīt. Mēs varam neierakstīt visu ekrānu, bet varam ierakstīt tikai daļu ekrānu. Mēs varam izvēlēties lielumu, kā mums arī ir iespēja ierakstīt aktīvo logu vai ierakstīt visu ekrānu. Zinām, ka mēs varam ierakstīt šo te ekrānu, varam ierakstīt arī webkameru. Gadījumā, ja mums datoram būs webkamera, tad mēs redzēsim to, kas notiek webkamerā. Paskatīsimies, vai tas tiešām tā ir. Jā, šajā gadījumā var arī ierakstīt webkamerā notiekošo. Vai ir arī iespēja ierakstīt vienlaicīgi gan ekrānu, gan webkameru. Bet mēs šajā gadījumā ierakstīsim tikai to, kas notiek uz mūsu ekrāna, un mēs pateiksim, ka mēs vēlamies ierakstīt visu pilno ekrānu. Tāpēc mēs ņemsim šo te full screen. Vēl dažādi papildu opcijas mēs varam uzsūtīt, redzam, ka karstie taustiņi Alt un P mēs izmantosim tajā gadījumā, ja vēlēsimies pauzēt video ierakstu. Varam atsevišķus karstos taustiņus uzlikt webkamerai un vēl dažādas papildus lietas. Tā, mēs šoreiz neizmantosim, pateiksim OK, un pamēģināsim ierakstīt kādu mazu video fragmentiņu. Tiešām, lai mēs sāktu ierakstu, mēs spiežam uz rek, un šie, kad notiek skatīts live, un šajā brīdī viss, kas notiek ekrānā, un arī ar manu balsi tiek ierakstīts. Pilnīgi viss tiek ierakstīts. Tas, ko es rādu, un tas, ko es stāstu, vienalga, vai man būtu atvērta kāda PowerPoint prezentācija, vai, piemēram, atvērta kāda interneta mājaslapa. Šajā gadījumā pilnīgi viss tiek ierakstīts. Viss, ko es nospiežu stop, video ieraksts ir pārtraukts, un tad es spiežu uz podziņu droni, gatavs, un man tiek piedāvāts vairākas vietas, ko es ar šo video varu izdarīt. Es viņu varu saglabāt kā failu savā datorā. Protams, es varu sākumā pastīties, un izdevies viss, kas notiek ekrānā, tiešām gan balss, gan tas, ko rādu, viss video ir redzams. Tas nozīmē, ka video ieraksts ir izdevies, tas, ko es rādu. Tālāk es viņu varu saglabāt kā failu, un pēc tam jau viņu varēšu augšu pielādīt savā YouTube kanālā.
Tad, kad paskatos, redzam, ka šo video viņš saglabās MP4 formātā. Tas arī šobrīd ir populārākais video formāts, kuru pēc tam varēs augšuplādīt YouTube kanālā un spiežam vienkārši poziņu publish. Nopietni poziņu publish. Mums ir jāizvēlas, kurā vietā mēs viņu gribēsim saglabāt. Labi, mēs viņu saglabāsim uz darba, vismaz uz desktopā. Un tagad piežam poziņu publish. Redzam, ka šajā brīdī mans video fails tiek saglabāts uz darba virsmas. Redzam, ka video ir saglabāts. Es viņu varu atvērt to mapu, kur viņš ir. Un, protams, tas būs uz desktopa. Un apskatīsimies, vai tiešām ir jā. Redzam, ka viņš ir saglabājis ar nosaukumu Record 1. To vajadzīgas gadījumā mēs varam pārsaukt. Tieši tāpatām kā jebkuru failu. Un, teiksim, ieraksts. Vienkārši saglabāsim kā ieraksts un mēģināsim viņu atvērt. Šajā gadījumā viņš man tiks atvērts kā medija playerī. Un šajā brīdī fails un redzam, kā es varu redzēt to video, ko esmu ierakstījis. Vēl tā vietiņa ir, ka viņš bezmaksas versijā šeit apakšajā kreisajā stūrī pieraksta klāt, ka šis video ir ierakstīts ar programmu Matic. Un tālāk jau es ar kā video varu arī, kur gribu, varu likt vai YouTube kanālā vai nosūtīt skolāņiem, vai ar viņu arī kaut kādas citas lietas. Bet, kā jau es teicu, šeit ir iespēja arī patiešo no paša programmas to video augšu plādēt uz YouTube kanālu. Bet mēs viņu varam arī paši no datora šo video pēc tam ielikt YouTube kanālā. Tas bija īsumā viss par šo vienkāršu programmiņu, ar kuru iespējams veidot mācību video.